Sveiki! Tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Un šoreiz mēs varbūt tādā citā formātā, bet tas nekas. Tiešām tēma šodien mums ļoti interesanta. Un šodien mēs ar tādiem lieliskiem, var teikt, maniem kolēģiem nākotnes enerģētikas līderu programmā Latvijā un arī, tas teikšu, nozares ekspertiem apspriedīsim tiešām, kas ir noticis pagājušajā gadā un varbūt kas plānojās 26. gadā. Tā kā šodien uz ierakstu esmu aicinājusi Edgaru Grozu, kas ir ne tikai NEL vadītu grupas loceklis, tu jau skaties, laikam vadītājs arī, bet arī ikdienā esi Latvijas Energo Vējas un Saules parka attīstības vadītājs. Čau, Edgar! Čau! Un Gunaram laikam daudz amatu, bet Gunārs arī mums ir NEL vadītas grupas loceklis. Pirms varbūt pievienošanās schēmām tāds tiešām aktīvs nozars pārstāvs publiskajā telpā bijis, un šobrīd tu esi Klimata un enerģētikas ministrijas enerģētikas departamenta direktors un Tehniskās universitātes mācībspēks. Vai es kaut ko aizmirsu vēl? Tieši tā arī būs. Sveicināti, jā, tieši tā arī laikam būs viskorektāk aprakstīt manu esošo, kā saka, dažādu aktivitāšu loku un jā, tieši tā tad. Super. 25. gads ir pavadīts. Es teikšu, ka droši vien, ka gan jau jums tāpat kā man profesionāli raibi un viss kaut kas ir noticis, un arī Latvijā enerģētikas nozarē. Tā kā, nezinu, varbūt pirms mēs sākam tās globāls jautājums skatīt, varbūt kāds jums pašiem bijis pagājušais gads? Es varbūt iesākšu. Man personīgi šis ir bijis ļoti spraigs gads, ņemot vērā, ka savos tiešajos darba pienākumos cieši saistīts ar vēja parku attīstību, un ja skatāmies, tad pašam Latvijas Energo kā uzņēmumam 25. gadā mums bija patiesi daudz notikumu saistībā ar atjaunīgo energoresursu projektiem. Mēs nodevām pirmo moderno turbīnu parku, kas mums portfelī tika pieņemts Lietuvā. Turpinam būvniecību Latvijā, arī Lietuvā. Uzsākām vēl 2 parku būvniecību, pabeidzām saules parkus, pabeidzām pirmo uzlādes šo te bateriju sistēmu uzstādīt Priekulē, un arī esam ieplānojuši diezgan lielu uzlādes sistēmu, bateriju sistēmu attīstību arī turpmāk. Līdz ar to būvniecībā ir vairāk nekā 400 megawatu vēja, 700 megawatu saules un diezgan liels potenciāls arī baterijām, tāpēc tas 25. gads, neskaitot to, ka mēs atvienojāmies no Brela, neskaitot to, ka uzsākām 15 minūšu tirgu, un arī atjaunīgo energoresursu nozarei bijis ļoti izaicinošs un spraigs. Un Gunār, kā tev? Jāsaka, ka diezgan līdzīgi kā Edgaram, un Edgars jau paspēja arī izstāstīt vairākas no aktualitātēm, kuras arī man, kā nozares cilvēkam ir bijušas, varētu teikt, saraksta augšpusē, un, protams, šis te pievienošanās kontinentālajai Eiropai projekts ir tāds mirklis, ko vēsturiski jāsaka, ne visiem enerģētikas speciālistiem ir tā iespēja piedzīvot. Tas ir bezprecedenta gadījums, jau vairāk nekā ar, jau aptuveni 20 gadu vēsturi, jo neskaitot Ukrainu, kura, protams, Eiropas Savienībai pievienojās kara apstākļos un ārkārtas situācijā, tad šāda atvienošanās no vēsturiskās energosistēmas bijušās Padomju Savienības un pievienošanās jau kontinentālajai Eiropai, savulaik notika, manuprāt, 91. gadā vai aptuveni ap to laiku, tad, kad tā sauktas bijušā Varšavas pakta valstis, Polija, bijušās tātad Padomju Savienības ietekmē esošās valstis, atguva savu faktisko, tātad politisko neatkarību un arī pievienojās jau pēc tam.
pēc atvienošanās no energosistēmas jeb mieras, jā, tātad pievienojās jau kontinentālajai Eiropas Savienībā. Tas bija ļoti aizraujošs process un faktiski kaut kas tāds, ko es paturēju prātā un kam sekoju līdz attīstībai, jau tiešām krietni vairāk nekā 10 gadus, un tas bija ļoti aizraujošs process, jo, protams, salīdzinot ar šīm valstīm, ja, kas atvienojās 91. gadā, Baltijas reģions tomēr ir krietni mazāks, līdz ar to tie ir citi izaicinājumi. Arī tirgus apstākļi kopš tiem laikiem ir mainījušies, bet esam tiešām gandarīti, ka pārslēgšanās gan tehniski, gan arī no komerciālā viedokļa notika ļoti gludi. Un pats galvenais tas, kas varbūt arī vēl iepriekšējā 10 gadē, ko mēs tikām dažkārt biedēti no mūsu agresīvā austrumu kaimiņa puses, tas pilnīgi noteikti nav izraisījis ne avārijas, ne arī tādu nekontrolētu cenu kāpumu vai tā saukto pārmaksāšanu par elektrību. Faktiski tieši otrādi mēs esam atbrīvojušies no kaimiņa, kurš patiesībā ir drīzāk kavējis mūsu energosistēmas attīstību, bieži vien spēlējot pēc citiem spēles noteikumiem, nekā ir pieņemts Eiropas Savienībā. Tāpēc tas ir varbūt mazāk pamanāms jau šobrīd notikums patērētājiem un elektroenerģijas lietotājiem, bet ļoti nozīmīgs notikums visai industrijai un patiesībā tāds tiešām izcils arī sasniegums visas Latvijas vēsturē. Edgar, tu piekrīti, tad šis būtu tas gada notikums Latvijā, kas visvairāk ietekmēja enerģētikas attīstību. Varbūt es nezinu, kā ietekmēja, ko tad mēs tālāk ejam. Es domāju, ka tas pilnīgi viennozīmīgi ir gada notikums. Jā, es arī piekrītu, ka tas, Gunārs jau skaisti pieminēja, tas nenotika, to lēmumu mēs nepieņēmām tur vienu gadu atpakaļ vai 2 gadus atpakaļ. Tas bija ilgstoši risināts process, kur tā kulminācija notika 25. gada sākumā, un patīkami, ka mēs visam šim te visai desinhronizācijai un sinhronizācijai izgājām cauri bez nekādiem būtiskiem šķēršļiem vai notikumiem. Es kā vienkārši elektroenerģijas lietotājs nepamanīju. Es no rīta savu kafiju uztaisīju, vakarā tēju uzvārīju un mierīgi gāju gulēt. Es nekādas tādas īpašas aktivitātes tur nepamanīju, tik cik ziņu virsrakstos. Tas, manuprāt, ir nozīmīgs sasniegums visai plānošanas komandai un arī realizācijas komandai. Ko tas praktiski varbūt Latvijas parastajiem iedzīvotājiem izskaidro, tur devis mums drošību, nezinu, elektrība būs lētāka, kas bieži vien ir kaut kāds mīts vai patiesība, nezinu, Gunār, ieskicē. Tas pilnīgi noteikti ir devis drošību, bet tādā ziņā, ka es nevaru teikt, ka mēs tagad esam pasargātāki no vētrām vai no kaut kā tam līdzīgi. Elektroenerģijas apgādes drošība Latvijā jau šobrīd ir augsta, un tas, ko mēs esam ieguvuši, mēs esam novērsuši dažus riskus, jo būtu jāsaprot tas, ka šī sadarbība, protams, nenotika tikai ar elektroenerģijas apmaiņu, bet arī ar kritiski nozīmīgas informācijas apmaiņu, turklāt, cik man ir zināms, nevienmēr ļoti simetriskā veidā, proti Latvija un pārējās Baltijas valstis, teiksim tā, par Krievijas energosistēmas faktisko funkcionēšanu darbības režīmiem zināja krietni mazāk nekā otrpusēji, tātad Krievija attiecīgi par Baltijas valstīm zināja vairāk, un, protams, ka šāda informācija, kurai vērtība var pat dažās sekundēs būt mērāma miljonos, ja ir kādas ļaunprātīgas darbības, tad, protams, mēs esam novērsuši ļoti nozīmīgu vēsturiski mantotu drošības risku un, attiecīgi, arī atbrīvojušies gan no iespējamiem šantāžas, tiešu uzbrukuma draudiem vai arī tāda slēpta terorisma vai cita veida ļaunprātīgu darbību riska. Līdz ar to tas ir pats būtiskākais iegūms. Ja mēs runājam par to, vai to var izmērīt tiešā veidā, kāds labums Latvijas iedzīvotājiem, tad man atkal gribētos jautāt, kāds ir
kāds ir iegūms Latvijai no tā, ka mums ir, pieņemsim, sava valūta vai ka Latvijas dzelzceļu pārvalda Latvijas, tātad institūcijas, nevis Krievija, tā ir daļa no neatkarības. Ja kādam šķiet, ka, teiksim, neatkarību var deleģēt citai, teiksim, nepārāk uzticamai valstī, tad ir jājautā, tad ko gan šāds cilvēks ir gatavs vēl pārdot. Jā, protams, ka drošība maksā, bet tas ir samērīgi, jo gal galā ik viens vēlās ar šo drošību novērst citus potenciāli lielākus zaudējumus un uzticēt savam nedraugam savas mājas atslēgas vai arī, kā saka, pieeju seifam mēs negribam, tad jautājums, kāpēc vēl kritiskāk nozīmīgu infrastruktūru būtu jācenšas, jāpieļauj iespēju to atstāt nedrauga rokās. Tātad līdz ar to tas pamat iegūms ir tas, ka ir tiešām paaugstināta drošība, jo ir novērsti būtiski riski, savukārt tirgus turpinājis strādāt pietiekami stabili un cenas tajā nosaka nevis, piemēram, Krievijas iegribas vai Krievijas ražošanas plāni, kā tas bijis dažkārt vērojams vēsturiski, bet gan mūsu reģiona un mums draudzīgo valstu ražotāju, tirgus dalībnieki un patērētāji. Tātad mēs arī tirgu esam izvairījušies no, principā, nevisai korektas dažkārt un nevienmēr mūsu interesēm atbilstošas tirgus dalībnieku klātbūtnes. Tāpēc es domāju, ka ilgtermiņā šie iegumi ir pat ļoti nozīmīgi. Šeit es vēlos uzreiz atgādināt, ka patiesībā Krievija un Baltkrievija vēl aptuveni pirms 10 gadiem pat īpaši nemaz neslēpa savas ambīcijas, arī aktīvi darboties šajā tirgu, zināmā mērā konkurēt ar vietējiem ražotājiem un neslēpa to, ka vēlas iegūt zināms, komerciālas priekšrocības, nespēlējot pēc tiem pašiem spēles noteikumiem, kā to dara ražotāji mūsu valstīs, proti pat Baltkrievijas atomelektrostacijas projekts lielā mērā neslēpti tika, politizēts ar, teiksim, tieši izmaksu sadaļā, pozicionējot to kā projektu, kā elektroenerģija šajā stacijā maksās, tik, cik būs nepieciešams. Jā. Tātad, proti, ko tas nozīmē, tā lai spētu vienmēr piedalīties tirgū un neļaut attīstīties vietējai ražošanai, it īpaši jau Lietuvā. Un paskatoties uz faktiskajiem Baltkrievijas atomelektrostacijas ekonomiskajiem parametriem, ir redzams, ka šāda pieeja pilnīgi noteikti nav izmaksās balstīta. Un par to, kāda tad ir patiesie motīvi šādai rīcībai, šādai pēdiņās labdarībai, es domāju, ka šobrīd nevienam jau vairs nav īpašu šaubu. Tātad kopumā mēs esam, es uzskatu, ilgtermiņā spēruši ļoti nozīmīgu soli, lai stiprinātu mūsu tirgu un arī sistēmu. Un no tā ieguvēji būsim mēs visi, jo tad ir saprotams, ka, ja pieņemsim iedzīvotājs, kurš šobrīd uzstāda saules paneļus, spēlējās ar biržas cenām, viņam būtu jāsaprot, ka šāda faktiski saules paneļu attīstība ir bijusi iespējama tikai pateicoties nesubsidētai, neregulētai, konkurencē balstītai tirgus videi, kur tātad ražotājs var, ienākt ar tādu tehnoloģiju, kā viņš vēlas, bez politiska spiediena, bez tātad uzbāzības lielāko spēlētāju varbūt diskriminējošas attieksmes, bet mazākiem spēlētājiem tātad arī patiesībā jāsaprot, ka šis ir tāds noslēdzošais solis modernai energosistēmai un energoapgādei. Tāpēc, manuprāt, ļoti, ļoti vēsturisks moments un ar pozitīvām ilgtermiņa arī iegūmiem un pozitīvām sekām. Ja šis tāds Grand Prix saņemošais projekts šogad, ir kaut kas vēl noticis būtiski vispār Latvijā enerģētikas nozarē? Labi, populisms droši vien, ka mazāk bija jūtams, bet no kaut kādiem projektiem, kā tādiem, Edgar, ko tu domā? Jā, tas desinhronizācija no Brela, tiešām es arī piekrītu ļoti būtiski ģeopolitiski strateģisks lēmums, ko mēs esam veiksmīgi arī izveikuši, bet mazāk svarīgi kādā tādā iekšējā reģionālajā līmenī es gribētu uzsvērt
tos lēmumus, kas notikuši, lai veicinātu jau ģenerācijas attīstību. Un pašam liekas, šis elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas faktiski atbrīvoja attīstītājiem iespēju pieslēgties pārvades sistēmas operatoru tīkliem. Attiecīgi sniedz iespēju pieprasīt elastīgās jaudas. Un tas savukārt ir ļāvis attīstītājiem vairs. Tā iepriekšējā situācija bija tāda, ka šīs brīvās jaudas varēja pierezervēt un no viņām tālāk neko nedarot. Līdz ar to visus tos attīstības tirgus tika bloķēts. Šajā brīdī spēles noteikumi nedaudz pamainījušies un pie slēgumiem ir iespējams tikt nedaudz brīvāk un līdz ar to veicināt visu šo attīstības procesu. Vai 25. gads, salīdzinot ar 24. tādā, atjaunīgās enerģijas attīstībā ir bijis tāds nozīmīgs, vai mēs tomēr gaidām nākošo gan, ka tā būvniecība reāli varētu sākties vēl plašāk kaut kādā mērogā, ko jūs domājat? Es varbūt teikšu tā, ka 24. gadā tika pieņemti faktiski lēmumi tos dažādus parkus realizēt, būvēt. Un šobrīd jau 25. un 26. gadā mēs gribētu redzēt arī tos mūsu lēmumu augļus, faktiski, ka šie parki attiecīgi tiks nodot arī eksploatācijā. Liela daļa saules parku 25. gadā jau bija aktīva. Mēs arī redzējām viņu ietekmi uz šo elektroenerģijas sistēmu. Mēs redzam, kā Lietuvas arī nodotie vēja parki sāk ietekmēt mūsu elektroenerģijas sistēmu, un attiecīgi cenu, kāda ir par šo katru elektroenerģijas kilovatstundu. Un es teiktu, ka 25. gads, viņš bija tāds, mēs viņu saucam par rezultātu gadu. Faktiski mēs redzam, ka mēs tiekam pie pašiem projektiem, mēs tiekam pie viņu būvniecības, mēs nodosim viņus eksploatācijā un veiksmīgi veicināsim arī principā šo neatkarīgas energosistēmu, kā viņus, principā savu energo neatkarību. Labi, Gunār, tev tāds, protams, savs personīgais viedoklis, varbūt ne Kemu viedoklis, bet, tavs skatu punktu, varbūt tāds būtiskākais politiskais vai arī, regulējuma izmaiņas lēmums, kas šogad tika pieņemts. Tas ir tas, ko Edgars minēja, vai mums ir vēl kaut kas šogad bijis tiešām nozīmīgs? Nē, man šajā gadījumā man gribētos attiecībā uz pagājušo gadu mazliet papildināt un minēt vēl dažas diezgan būtiskas un pat, es teiktu, Eiropas līmenī pietiekami nozīmīgas izmaiņas. Un, proti, tas ir balansēšanas pakalpojumu jaudu tirgus attīstība, kas ir, varētu teikt, blakus produkts arī mums desinhronizācijai, bet būtībā ir izveidojies principiāli jauns ar sistēmas drošību un darbības stabilitāti saistīts tirgus segments, kurā, faktiski iepriekšējā darbības režīma iespaidā līdz šim, tātad tirgus dalībniekiem nebija ekonomiska pamatojuma īpaši aktīvi darboties, un savukārt būtībā ir šobrīd izveidojoties pieprasījumam pēc balansēšanas jaudu pakalpojumu tirgus, proti gan jaudu samazinājumu operatīvā veidā, gan frekvences regulēšanas vai sprieguma regulēšanas. Būtībā tirgus dalībniekiem ir izveidojies dabiski, tātad jauns iespējamais ieņēmumu avots, zināmā mērā arī izmaksu avots, tad, protams, tas ir pakalpojumu pats ražotājs vai tirgotājs nespēja nodrošināt, bet patiesībā tas tikai taisnīgi un samērīgi atspoguļo to, kā faktiski veidojas energoapgāde. Un tā ir, manuprāt, ļoti laba ziņa visai nozarei, ilgtermiņā pietiekami laba ziņa arī gala lietotājiem. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka nostiprinoties tātad jaunam tirgus segmentam, jaunam arī tātad pakalpojumu klāstam, no kura ražotājs var gūt ieņēmumus, veidojas arī labāki konkurētspējas vides apstākļi, un attiecīgi tas ir papildus stimuls arī atjaunīgās enerģijas attīstībai. Kāpēc tieši atjaunīgās?
tas ir šeit es akcentēju to bez tāda varbūt dziļa zemteksta, bet raugoties uz to, ka faktiski jau šobrīd pēdējos gados pieteiktie visi projekti būtībā paredz vairs tikai atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Tātad faktiski tirgus dalībnieki zināmā mērā ar šo tirgus segmenta izveidi un attīstību spēja gūt papildus ieņēmumus, un jāsaka, pagājušo gadu vēl salīdzinoši strauji tirgus adaptācijas procesā, kad cenas it īpaši bija svārstīgas, tad jāsaka, arī paspēja nopelnīt ļoti būtiski, kas ir laba ziņa, jo tā tad faktiski tiek stiprināta šī te ražotāja ilgtspēja, viņiem vairs nav tik ļoti lielā mērā jāuztraucās par vairumtirdzniecības cenu svārstībām, vai vismaz tās tiek mīkstinātas, pateicoties papildus ieņēmumiem. Līdz ar to tā ir ļoti laba ziņa, jo es uzskatu, ik viens atbildīgs un domājošs patērētājs apzinās, ka energoapgāde, tāpat kā jebkura cita saimnieciskā darbība, nav iespējama kā futbols vienos vārtos, un dienas beigās tātad gan patērētājiem ir jāspēj saņemt pakalpojums par konkurētspējīgu cenu, savukārt ražotājiem ir jāspēj gūt ilgspējīgi ieņēmumi, lai viņš savu iekārtus un investīcijas varētu atpelnīt un attiecīgi arī spēt strādāt, neciest zaudējumus, nepiemaksāt no savas kabatas par to, ka viņi strādā konkrētā tirgu. Un, manuprāt, tieši šis te balansēšanas jaudu pakalpojumu tirgus ir viens tāds ļoti nozīmīgs solis, lai atjaunīgās enerģijas svārstīgo cenu laikmetā tomēr arī veicinātu ražotājiem, tātad interesi tomēr būt aktīviem, veikt investīcijas un arī strādāt sistēmai, zināmā mērā draudzīgākā veidā, izvairoties no nebalansu radīšanas, tātad rūpīgāk plānojot savu darbību un piedalīties arī sistēmas regulēšanā, neatstājot to visu tikai uz sistēmas operatoru pleciem, kā tas ir varbūt zināmā mērā bijis vēsturiski, bet uzņemoties jau atbildību pašiem un savukārt arī tirgotājus un lietotājus, tas mudina labāk izprast par to, ka arī mūsu uzvedība ir lielā mērā ļoti nozīmīgs faktors, kas ietekmē arī tātad pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Tāpēc, manuprāt, arī šis varētu būt tāds viens regulatīvās un komercdarbības vides ļoti nozīmīgs jaunums. Un papildus vēl noteikti jau Edgars minēja, šis 15 minūšu intervāls, kas, protams, ir diezgan nozīmīgs jaunums, un jāsaka, arī es kā patērētājs jau to novērtēju, jo, ja mēs palūkojamies, kā veidojās cenas vēsturiski, tad bieži vien cenu pīķi dienas laikā ilga ne mazākā stundu, tad šobrīd jau ir iespējams tomēr identificēt arī tādus mirkļus, ka tas ir vairs tikai 15 minūtes. Tas nozīmē, ka viedākam un plānotākam enerģijas patēriņam ir krietni labāks ekonomiskais pamatojums un arī tātad nākotne, kas arī, manuprāt, ir tāds ļoti nozīmīgs, tas ir pārmaiņu solis, kas atstās pozitīvu iespaidu gan uz patērētājiem, gan arī citiem tirgus dalībniekiem. Ko varbūt, Latvijai vajadzēja izdarīt, un mēs šogad nepaspējām izdarīt? Tas bija kaut kāds regulējums, vai tie paši vēja parks, viņiem jau vajadzēja būt uzbūvētiem un vienkārši neizdevās, vai mazāk birokrātija. Engars sāsdroši. No attīstības puses es noteikti varētu minēt to, ka tie birokrātiskie šķēršļi vēl joprojām ir diezgan smagi, un viņus ir grūti pārvarēt, un es arī, kad man kāds jautā, kā mums iet attīstības procesā, tad es vienmēr salīdzinu tādu barjeru skrējienu, kur tev liekas, ka tu esi nonācis pie finiša un tā augstākā barjera ir pārlikta, tad viņi katru reizi paliek aizvien augstāk un augstāk un augstāk. Un tā arī mēs tā lēnām turpinam un ar kaut kādu gandarījumu es gaidu to brīdi, kad mēs varēsim beidzot tās barjeras paliks zemākas un skrejceļš būs tuvāks. Bet faktiski jā, tas mans novērojums ir pozitīvas tendences, tomēr birokrātijas samazināšana, un, kā jau es teicu, arī iepriekš šis
elektroenerģijas tirzniecības likuma izmaiņas, tas tomēr atviegloja kaut kādus specifisku aktivitāšu kopumu, bet kopumā vēl joprojām šķēršļi ir pietiekoši daudz, ar kuriem būtu jātiek galā turpmākajos procesos. Vienīgi iespējams, ka tas jau būs par vēlu. Faktiski es redzu dažu ģenerācijas jaudu projektiem, tas attīstības piesātinājums sāk kļūt reāls, un iespējams, ka jauns projekts vairāk nevajadzēs. Ka mēs šīs jaunās izmaiņas vai kaut kādas atvieglojumus neesam pieņēmuši tiešām gadu vēlāk nekā tas realitātē mums būs vajadzīgs, jo, piemēram, lietuvieši jau ir paspējuši sabūvēt tik daudz vēja enerģijas, ka viņi jau ir šobrīd pārspējuši mūsu HES jaudas. Līdz ar to, tā kā mēs parasti Baltijas reģionu, vismaz enerģijas tirgus tādā ietvarā skatāmies gandrīz kā vienu reģionu mūsu labo starpsavienojumu dēļ, tad mūsu kaimiņi šajā gadījumā ir bijuši naskāki un ātrāki. Tas varbūt ir tas labs mājasdarbs, ar ko vēl var pastrādāt 26. gadā, bet, kā es teicu, var sanākt, ka mēs tiekam pie risinājuma tad, kad viņu vairs nevajag. Respektīvi, ko tas varētu nozīmēt, ka mēs pirksim no kaimiņiem elektroenerģiju, nevis paši ražosim, ja? Tā var tiešām notikt, jā. Es protams, gribētu labāk savu enerģiju pirkt un atbalstu tāds tiešām kaut kāds patriotisks pirkums, tā varbūt varam teikt, bet ja tirgus mums diktēs, ka lētāk nopirkt no lietuviešiem, mēs būsim spiesti savu naudu izpludināt ārā no valsts. Runāju par šiem te vēju projektiem. Man liekas, ka Kems šogad baigi aktīvi ir sācis komunicēt vispār ar sabiedrību un arī skaidrot, jā, ka viss droši vien, ka ieceras arī netiks realizētas. Kā tu šo te skaties? Pats varbūt kā iedzīvotājs, tas darbs ir pietiekami izdarīts, nav pietiekami, un ko mēs uz nākošo gadu varam paņemt par šo? Manuprāt, šogad kolēģi ir tiešām veikuši ļoti aktīvu darbu un iesaistījušies, bet te pašā laikā, ir jāapzinās arī, ka šim te skaidrojošajam darbam ir tādas, arī nepatīkamas blaknes, un lielā mērā tiek, stiprināts viedoklis sabiedrībā, ka tieši ministrijai vai valsts pārvaldei būtu jānosaka tas, kur, kā, uz kādiem pamatiem un ar kādiem tirzniecības nosacījumiem, un te jau visam līdz pat pēdējai skrūvītei būtu jānosaka tieši valdībai. Un tas ir diezgan lielā mērā pretēji tam, ko mēs gribam panākt, jo mēs, protams, gribam panākt, lai pakalpojumu sniedzējs, uzņēmējs ir tas, kurš pieņem gala lēmumu, tas, kurš izvēlās un tas, kurš arī vienojās ar ieinteresētajām pusēm, ar iespējami mazāku valsts pārvaldes iejaukšanos, tātad šajā ražošanā, bet, protams, no vides apsvērumiem tas būtu jāvērtē atšķirīgi, bet arī šajā gadījumā, neskatoties uz šo aktīvo diskusiju darbu, diemžēl, protams, ir arī pietiekami daudz joprojām izaicinājumu, jo tas, ko mums būtu vajadzējis panākt, bet diez vai tas būtu iespējams, to uzsākt ātrāk, tas būtu diskusija par vienotu pieeju, tātad kā tiek vērtēta ietekme uz vidi, kas sabiedrībā tiek akceptēts kā pieņemams, kurā mirklī mēs iespējams kādu no šiem te atvērtajiem jautājumiem slēdzam un beidzam par to diskutēt kā kaut ko diezgan bezjēdzīgu. Un šeit es gribētu minēt vienu tādu ļoti spilgtu piemēru, kas tiek sabiedriskajās apspriešanās cilāts ļoti neatlaidīgi. Tātad, kas notiks ar, piemēram, betona pamatnēm, vēja parkiem? Šeit es atgādināšu, ka betons ir būvmateriāls ar pietiekami nozīmīgu vērtību, kuru var sasmalcināt, izmantot atkārtot kā pildvielu gan ceļu būvē, gan būvniecībā, un paļauties uz to, ka kāds attīstītājs savu ieguldīto naudu vienkārši atstās apraktu zemē, nevēloties spītīgi, pieņemsim, tur
atkal atjaunot un saglabāt vietu elektroenerģijas ražošanai, bet tieši pretēji spītīgi atteiksies no iespējams vairāk 10 vai pat 100 000 vērtiem, ja, būvmateriāliem. Nu, tā ir vienkārši diezgan absurda diskusija. Ja mēs runājam par kādu ietekmi uz vidi, tad jāsaka, ka ir grūti iedomāties kādu gadījumu, kur pārmetumi, ja par kādu paliekošu kaitējumu videi, ja, tātad no betona pamatiem, dzelzbetona pamatiem, kuri vēl būtu tik absurdi, jo jāsaka, vai nu mēs varētu vēl diskutēt par dažādu kompozītu materiālu vai vēl saules paneļu pārstrādes iespējām, bet dzelzbetons ir tas materiāls, kuram tiešām ir vērtība un kurš ir pārstrādājums. Un mana tā sajūta ir, ka dažos gadījumos iespējams gan iesaistītajām pusēm, gan arī vides speciālistiem vajadzētu būt mazliet, iespējams, arī asākiem savā retorikā un dažus no jautājumiem noņemt no dienas kārtības kā absurdus, jo, pretējā gadījumā mēs, protams, riskējam ar situāciju, ka, principā, ka jebkāda pat kustība vispār pat, jau bezmaz vai vēja parka apskate, potenciālās vietas apskate jau tiks uzskatīti jau par kaitniecisku darbību, kas ir absurda. Šeit atceramies, ka salīdzinoši, kas man ir liekas viens no vissvarīgākajiem vēstījumiem, kas būtu jāsniedz sabiedrībai nākamajos gados, ir vēlreiz salikt pa plauktiņiem un pateikt tieši cik nepieciešams no Latvijas teritorijas izmantot tātad energo apgādes būvēm un atgādināt, ka mēs runājam par ļoti nelielu procentu no Latvijas kopējās teritorijas. Līdz ar to šajā gadījumā tiešām iespējams, ka būtu ļoti svarīgs tieši politiķu atbalsts, saruna ar savu vēlētāju un pateikt, vai tiešām mēs vēlamies būt valsts, kurā nav enerģētikas, jo mums bija, jāsaka, atšķirībā no visām citām Eiropas Savienības valstīm, mēs nespējam vienoties par vitālu svarīgu pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamās teritorijas atvēlēšanu mūsu valstī un, attiecīgi, vai tiešām tas ir virziens, ko Latvijas sabiedrība, ne tikai protestējošā tās daļa, bet arī citi sabiedrības locekļi, tā skaitā arī uzņēmēji, tā skaitā arī ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, vai tiešām mēs vēlamies dzīvot valstī, kur sabiedrība nespēja vienoties par vitālu pamatu vajadzību apmierināšanai nepieciešamās teritorijas piešķiršanu, tai pašā laikā bieži vien ignorējot, bieži vien gadiem ilgi novārtā pamestas, neapsaimniekotas un neestētiskas teritorijas, tad faktiski aizlaistas bijušās lauksaimniecības zemes, vēl daudz citus nolaistus objektus, bet tai pašā laikā industriālām būvēm, nezinu, kāpēc mēs šajā gadījumā vēlamies, ieslēgt sarkano gaismu un nostopēt faktiski kādus industrijas attīstības iespējas. Tas, manuprāt, būtu viens no tādiem kritiski svarīgākajiem jautājumiem, jo, kā jau faktiski attīstītāji ļoti pārliecinoši norāda, sabiedrības bāžas tiek bieži vien sadzirdētas tātad tiem, kuriem rūp putnu, piemēram, populācijas aizsardzība, būtu vērts ņemt vērā, kā arī tam tiek izstrādāti tehniski risinājumi. Proti, tam būtu jākļūst beidzot par dialogu, nevis par monologu no opozīcijas puses par to, ka ikvienam, tātad bezmaz vai ikvienam ietekmes aspektam automātiski ir pieņemts, ka tas ir nenovēršams un nerisināms. Patiesībā daudzi no identificētajām problēmām ir risināmas, gan putnu aizsardzība, gan trokšņa iespējamais piesārņojums, gan citi piesārņojuma aspekti. Tie ir risināmi, bet ir jābūt vēlmei nevis apstrīdēt principā, iebilst iebilšanas pēc, bet tiešām pieprasīt konkrētus rezultātus. Tā, ja jums traucē troksnis, tad lūdzu meklēt risinājumu, lai troksnis nebūtu. It īpaši tas šķiet ironiski Latvijā, kur ir pietiekami labi attīstīts dzelzceļu tīkls un autoceļu tīkls, kuru radītais trokšņa piesārņojums ir stipri un arī ietekmi uz dzīvo dabu, bieži vien ir stipri lielāka, bet izskatās ļoti liekulīgi, ka, teiksim, cilvēki, kur dzīvo
lielā pilsētā, ja, tātad ar krietni pārveidotu ainavu, ir tik ļoti uztraukti, kā citi sabiedrības locekļi likumu priekšā vienlīdzīgi drīkstais izmantot sev piedarošas citas teritorijas un kādas darbības tajā veikt. Un šeit, protams, manuprāt, šajā diskusijā ir ļoti liela tāda nepatīkama, varbūt, dubultu morāles elementi, un, manuprāt, tas būtu tāds ļoti svarīgs uzdevums, tomēr arī varbūt šo diskusiju padarīt, zināmā mērā intensīvāku, bet nevis tikai no aizsardzības pozīcijas industrijai, bet arī sabiedrību. Tomēr mudināt būt taisnīgiem, samērīgiem arī savās izvirzītajās prasībās pret citām ieinteresētām pusēm un galu galā iemācīties vienam otru respektēt. Edgar, tā būtu tā gada vilšanās, ka pašvaldības vēlēšanas bija, pašvaldības jau pirms vēlēšanām negatīvi daļa izpaudās, bet arī interesanti uzvedās un tās sabiedriskās apspriešanas palikuši tāds, kā ir. Un arī ne tikai varbūt vēja parku projektos, pašai 15. janvārī Robežu novārdā būs par atkritumu sardzināšanu publiskā apspriede. Tā kā vienkārši jākārtā mūsu kultūrā pret šādu veidu vispār projektiem. Un gada vilšanās es viņu varbūt tā varētu iezīmēt. Man, cik es esmu visos šajos pasākumos piedalījies, viss vairāk mani ir kaitinājusi tā lieta, ka safabricētas viltus ziņas, puspatiesības mīti un visādi šāda veida informācija tiek pieņemta krietni ātrāk un vieglāk nekā rūpīgi izpētīti zinātniski pamatoti fakti. Tas gan droši vien pārklāja ne tikai enerģētikas nozari, bet būtiski ietekmē visu attīstību kopumā. Faktiski Vinstonam Čerčilam bija skaists teiciens, kamēr patiesi uzvelk bikses, tikmēr meli ir jau aplidojuši pusi pasauli. Diemžēl mēs to arī redzam savās aktivitātēs un darbībās. Jā, jūs redzējat mani? Zinām. Jā, un savās aktivitātēs un darbībās mēs arī redzam tiešām, ka cilvēki labprātāk tic kādām sazvērstības teorijām, nevis tiešām pārbaudītiem faktiem, pat ar reālām atsaucēm uz citiem uz citu valstu pieredzi. Un parasti tie argumenti, ko mēs dzirdam, ir, tas jau ir pie viņiem, pie mums jau šādi nav. Un tu vari izstiepties vai sarauties un faktiski meklēt jebkurus faktus, pierādījumus un tā tālāk. Otra puse vienkārši nevēlas dzirdēt. Un tas rezultāts, ko es pats esmu pieņēmis, ir dažreiz vienkārši jāuzklausa. Dažreiz vienkārši jāuzklausa otra pusē, jādzird viņi un jādod atpakaļ savas vērtības, nevis fakti. Un tad varbūt ar savām vērtībām būs iespējams kaut ko mainīt un šo dialogu veicināt, kā Gunārs arī iepriekš aicināja cilvēkus. Kas mums ir varbūt šogad noticis vispār ar elektroauto uzlādes tīklu, elektroauto izmantošanām, šiem te bateriju risinājumiem, runā par datu centriem, ko mēs te būvēsim un attīstīsimies, izmantosim pārpalikušo siltumu. Kā globāls pagājušais gads bijuši šajā nozarē, nevis nozarē, bet jomās un ko mēs sagaidām jaunajā gadā no šiem te projektiem? Gunār iesāc, es paturpināšu, jo varbūt es ļoti īsi iezīmēšu, ko es esmu konkrēti jau sācis pārbaudīt, ir elektroauto uzlādes tīkli, jo es arī nesen kļuvu par elektroauto lietotāju un esmu patīkami pārsteigts par to attīstības ātrumu un to, kādā veidā mums ir pieejama publiskā uzlāde. Dzīvojot Rīgas pilsētā un centra apkaimē, es reāli domāju par savu individuālo uzlādes iekārtu, bet faktiski īstenībā man pat viņu nevajadzētu, jo man ir apkārt pieejams publiskas uzlādes, līdz ar to es varu izmantot to, ko tās investīcijas jau ko kāds ir izdarījis. Un faktiski neieguldīt vēl papildu līdzekļus, savus personīgos līdzekļus, lai tur kaut ko
savu ērtības labad nodrošināt. Līdz ar to es gribētu teikt, ka vismaz šī te elektrotransporta pusē mums pēdējā gada laikā ir bijis būtisks uzrāviens. Un mēs to redzējām, cik ātri šos te pēdējo EKI atbalstu izsmēli. Mēs redzējām, cik naski bija autotirgotāji piedāvājot elektroauto. To visu veicina, tā teikt, abas puses, gan patērētājs, gan arī šis piedāvājums tieši uzlādes tīklos. Jā, es laikam tad neturpināšu, jo es principā pievienojos visam tam, ko teica Edgars par elektrotransportu, bet es gribētu mazliet pakomentēt varbūt par datu centriem. Es šeit uzreiz piebildīšu tam, ka es neesmu varbūt ar padziļinātu kompetenci informācijas tehnoloģiju nozarē, bet dažām no tendencēm noteikti sekoju līdzi. Un šajā gadījumā man šobrīd ir tā sajūta, ka mums noteikti nevajadzētu rēķināties ar kādu ļoti, tādu drošu attīstības scenāriju šajā nozarē, jo, ja elektronikas un arī tātad datu apstrādes nozara kaut ko mums ir iemācījusi pēdējos gados, tad tas ir ļoti augsta nenoteiktība un ļoti straujas iespējamās pārmaiņas. Un tad šobrīd tāda aktuālākā tendence, ar ko es pats saskāros nedaudz jau, remontējot negaidīti saplīsu šo datoru. Un tas, ko uzzināju arī, no tuviniekiem, ka izrādās šobrīd ir kārtējais atkal operatīvo atmiņu, cenu kāpuma bums, līdzīgi kā pirms dažiem gadiem. Tas bija pusvadītāja interesē, pieņemsim ar attēlu apstrādes iekārtēm, video kartēm, bija līdzīgi. Tirgus ir ļoti svārstīgs, un turklāt, kas arī ir jāņem vērā, ka jebkādi centieni līdz šim novērtēt, šīs te iekārtu darbības rādītājs ir diezgan neproduktīvi, un arī datu centru, patēriņš un radītais arī siltums, kas man ir īpaši interesējošs jautājums tieši no siltuma apgādes viedokļa, jo tas ir potenciāli nozīmīgs avots. Tie ir lielumi, ar kuriem mēs nevaram droši rēķināties, jo pat viena video kartes nomaiņa un arī datu centrā, protams, citu iekārtu, tehnoloģiju izmaiņas var krasi samazināt gan šo te enerģijas zudumu siltuma veidā, gan arī samazināt pašu enerģijas patēriņu. Tas spilgtākais piemērs ir tas, ka savulaik tad, kad vēl bija Pentium, tātad procesori un tā sauktā manuprāt, 5. paudze, tad bija tāda prognoze, ka pārsniegt 4000 Hz, man liekas, frekvencijā, tātad procesoru darbībai ir tehniski te jau neiespējami un tam līdzīgi, bet tad jau vēlāk šis te apjoms tika diezgan viegli pārsniegts, turklāt ar tādu enerģijas patēriņu, kas tajā laikā faktiski, tika uzskatīts par neiespējamu, bet tai pašā laikā, tātad šie te elektronikas inženieri spējuši pārsteigt un pārspēt un attiecīgi novērtēt iespējamo progresu, kustības abos virzienos nekad nevajadzētu par zemu. Līdz ar to, manuprāt, šeit saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību un arī saistībā ar datu centru attīstību mums būtu jārēķinās, ka šis tirgus ir un būs pakļauts ļoti lieliem svārstībām, satricinājumiem un nenoteiktībai. Attiecīgi enerģētikas industrija ir jābūt maksimāli gatavai nereaģēt strauji, bet abos virzienos un noteikti nevajadzētu rēķināties ar tādu investīciju ciklu un noteiktību, pie kāda mēs esam pieraduši un kādu mēs sagaidām, pieņemsim no enerģētikas industrijas, tur, kur lielākā daļa aktīvi mums ir kalpo vairāk nekā 20 gadus, bet bieži vien arī 50 vai 60 vai pat 100 gadus informācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta un elektronisko iekārtu, šajā te jomā. Pilnīgi noteikti šāds investīciju un aprēķinu cikls nav iespējams, un tātad, kā rēķinoties ar šo industriju, kā ar mūsu potenciāliem sadarbības partneriem, tas mums noteikti ir jāņem
vērā un attiecīgi tātad vienkāršotā valodā runājot, mums nevajadzētu arī censties visas olas salikt tieši vienā groziņā un paļauties uz to, ko mums spējas piedāvāt šī industrija, jo es domāju, ka industrija šobrīd objektīvi un pamatoti nespēja vēl pateikt, ko tā piedāvās, jo visticamāk, ka daļa no risinājumiem vēl ir joprojām uz rasēšanas galda un kādi būs sekmes, jā, šim te ieguldītiem darbam arī mums šobrīd ir pāragri spriest. Tuvojoties varbūt tad noslēgumam, varbūt cita vēl kaut kāda publiskā iniciatīva jūs pārsteigusi pagājušajā gadā. Mēs ar Gunāru iepriekš bijām runājuši par šo te oika atgūšanu, kas ļoti interesanti, nu pat Delfons izmeta reklāmu, liekas vēl pāris nedēļas apkārt pieskaties. Būs vēl kaut kas tāds interesants bijis, vai šis ir tāds gada, es nezinu, tad ķirsītis. Jā, nu es laikam piekritīšu, ka tas ir gada ķirsītis, bet nu es to laikam nesaistītu tik lielā mērā tieši ar enerģētikas industriju, jo, protams, ka šajā procesā vai nu apzināti, vai arī iespējams nezināšanas pēc tiek noklusēta ļoti būtiska daļa faktu, un tas, diemžēl, ir tāds drīzāk varbūt, nu, spēlēšanās ar tiesību normām, kurām nav varbūt tieši saistības ar energoapgādi, bet zināmā mērā tas gribu cerēt, ka šis process tomēr neturpināsies, jo manā skatījumā līdzīgi kā ar tām aktivitātēm, kas ir vērstas pret vēja staciju attīstību vai citiem iespējamiem attīstības projektiem, manuprāt, tas ir tāds ļoti bēdīgs un neiepriecinošs vēstījums par Latviju, kā par uzņēmēju darbības vidi, kā par vidi, kur varbūt mēs paši un arī citi ārvalstu investori varētu gribēt veikt investīcijas. Ja man šobrīd būtu jāizvēlās, tātad kurā valstī veikt investīcijas jebkāda veida ražošanā, ne tikai enerģētikā, tad, diemžēl, šādas iniciatīvas pilnīgi noteikti nenoskaņo par labu Latvijai. Jo mēs varam, protams, teikt, ka jā, mēs citus investorus gaidām, vēja parki nenāciet, bet nu, tur citi jaukie uzņēmēji darbības veidi jūs noteikti nāciet, mums vajag, mēs gribam Latvijas cilvēkiem darbu, mēs gribam budžetā ieņēmumus no nodokļiem, bet tai pašā laikā, kad mēs nonākam jau pie konkrēta projekta, vai kas tas arī būtu, tad ikvienam bieži vien tiek atrasta kādi negatīvie blakus efekti vai iemesli, kāpēc tas nebūtu vajadzīgs, vai arī dažos gadījumos vienkārši atklāti tiek sabiedriskā apspriešanā pateikts, mēs nevēlamies, lai jūs pelnītu, jo mēs uzskatām, ka jums nav jāpelna mūsu teritorijā. Nu, šajā mirklī es kā potenciālais investors, iejūtoties viņa ādā, neatkarīgi no savas nacionalitātes, es ļoti labi apzinos, ka, lai es strādātu jebkurā nozarē, vienalga, vai to būtu energoapgāde vai jebkādu citu nozare, kas ir saistīta ar kaut niecīgu ietekmi uz apkārtējo sabiedrību, vidi, jā, kas aizņem teritoriju vai kur tiek pelnīta nauda. Es vienkārši apzinos, ka, diemžēl, šādas vēsmas, jebkurā mirklī var skart arī manu citu uzņēmēju darbību, piemēram, būvmateriālu ražošanu vai kokapstrādi vai jebko, tātad faktiski mēs sniedzam, diemžēl, par sevi kā par valsti signālu, kur mēs nevaram paļauties un būt droši par savu investīciju drošību, nākotni un arī godīgiem spēles noteikumiem un godīgu attieksmi pret saimnieciski aktīvāko sabiedrības daļu. Un tas ir visskumdinošākais tieši šajās iniciatīvās. Ietanājies gatājis. Man ļoti patika, kā Gunārs iezīmē, jo katrā ziņā es arī vienmēr vēlos uzsvērt, ka mums, ja mēs gribam kaut kādu bet arī finanšu neatkarību, faktiski piesaistīt kaut kādas citas ražošanas jaudas, kas nav varbūt enerģētikas nozare, tad enerģētika kā nozara ir visa pamatā. Mēs tā skaitā nevaram. Bez kaut kāda energoresursa jaunu lietu radīšana nav iespējama. Līdz ar to tas viss kaut kādā mērā sasaistās kopā.
Līdz ar to mums šī te visa sistēma jānodrošina pietiekoši stabila, attiecīgi droša, pieejama un ilgtspējīga, lai mēs savus investorus ieinteresētu nākt tieši pie mums, investēt tieši pie mums un radīt šīs te darba vietas tieši pie mums un savu produktu ražot atkal tieši pie mums. Tāpēc tā ir savstarpēja miedarbība, viena bez otras nevar eksistēt. Līdz ar to mēs arī vienmēr sakam, ka energosistēmas attīstībai ir nepieciešams veicināt patēriņu. Un tādu lielāku patēriņu mēs varam veicināt tikai ar lielām kaut kādām rūpnieciskām jaudām. Tad šī te miedarbība tiešām ir tas, kas spēlēs visbūtiskāko lomu turpmākajā attīstībai. Un ko mēs gaidām no 26. gada? Protams, droši vien, ka nozares ekspertiem arī būs jābūt kādiem aktīvākiem. Būs droši vien, ka daudz publiskajā telpā dažādi, negribu teikt, populistiskie viedokļi, bet varbūt tāda maldīgā, nekorekta, līdz galam neizpētīta informācija, bet ko mēs tādā globālā no enerģētikas nozares gaidām. Šie atjaunīgie projekti, ka vajadzētu tiešām kaut kam realizēties, kaut kādas regulējuma izmaiņas vēl, kas vēl nav bijušas, vai tomēr paliks tā, ka līdz vēlēšanām nekas netiks darīts un gaidam tad rezultāts pēc cerams vēlēšanām. Nezinu, Edgar, varbūt tu šoreiz pārmaiņas pēc tā sāc un tad Gunārs noslēdz. Jā, varbūt tas, ko es redzu, es jau nedaudz iezīmēju iepriekš, mums šobrīd ļoti liela portfeļa sadaļa būvniecībā, un viņa 26. gadā nāks eksploatācijā. Un eksploatācijā mēs pieņemsim vēja pusē nedaudz ap 200 megavatiem, un sanāk saules parki te jau pie 700 megavatu Baltijā. Līdz ar to šo te ražošanas jaudu ietekme uz energosistēmu būs jūtama. Kā tieši mēs sagaidām, ka palielinoties pieprasījumam, vajadzētu uzlaboties arī elektroenerģijas tirgus cenām. Viņas iepriekšējos periodos mēs esam redzējuši, ka viņas arī tur kaut kādos īsākos periodos krīt arī līdz pat 0 eiro par megavatu stundu. Un tas savukārt rada tādus apstākļus, ka paverās jaunas iespējas citiem biznesiem, un arī par šo Gunārs jau iepriekš ļoti labi iezīmēja. Paveras iespējas jaunām investīcijām. Tas ir tas, ko es sagaidītu nākošajā gadā. Mēs redzam jau šobrīd ļoti lielu interesi attīstītājiem, kas ievieš bateriju sistēmas. Mums arī pašiem portfeli ir lēmumi par nedaudz vairāk kā 400 megawatu stundām. Mēs zinām, ka arī citi attīstītāji ir eksploatācijā varbūt nodevuši jau nedaudz vairāk kā 100 megawatu stundas, vēl attīstības procesā vēl tikpat, cik vēl virs 400 megavatiem, un Lietuvā tur te finanšu lēmumi uz atbalsta pieprasījumam saņemt jau virs 1000 megavatiem. Līdz ar to baterijas arī ienāks tirgū, tas arī nedaudz situāciju mainīs. Es gribētu cerēt, ka uz labo pusi, un tas nostabilizēs mūsu šo te visu vajadzību visos palīgu pakalpojumu tirgos. No manas puses es laikam būšu salīdzinoši pesimistiskāks, un es tomēr rēķinātos ar to, ka līdz vēlēšanām mums nav pamata gaidīt varbūt kādas ļoti straujas pārmaiņas, bet tas varbūt skumdina, bet tas tomēr ir savā ziņā arī tomēr racionāli un saprātīgi, jo politiskās, partijas un kandidāti uz politiku apzināsies, ka tas ir pietiekami atbildīgs lēmums un šo te diskusiju organizēs pietiekami atbildīgi, pārdomāti un racionāli, tad tas ir pat zināmā mērā vērtīgi, jo daži no kādiem strīdīgākiem jautājumiem beidzot arī tiktu plašāk izdiskutēti, arī politiskajām partijām. Un šeit es īpaši gribētu aicināt arī politiskās partijas neaizmirst arī par tiem vēlētājiem,
arī tādiem kā es, vai arī manējie tuvinieki, kuri tātad sagaida no politiķiem, teiksim, atjaunīgās enerģijas attīstību atbalstošu nostāju, tātad daļai politiķu es gribu cerēt, un ka viņi to apzināsies, ka tas ir arī mirklis piesaistīt tātad ekonomiski aktīvāko vēlētāju, arī uzņēmēju darbības pārstāvjus tātad savam vēlētāju lokam, un ka tam tomēr arī būs savs pozitīvais efekts. Tas, ko mēs gribētu arī, kā labo ziņu, akcentēt 26. gadam, tas būtu viena no tendencēm, kuriem mēs sākām novērot jau 25. gadā, un proti tā ir energoresursu cenas ilgtermiņa stabilizācija, proti neskatoties uz dienas gaitā vērojamām svārstībām, vidējā cena, tātad 25. gadā ir saglabājusies faktiski stabila, bez kāpuma, un pat, ja es pareizi atceros, bet es vēl neesmu paskatījies, diemžēl arī pēdējās 2 decembra nedēļas, vai tur nav radušās kādas korekcijas, bet šī vidējā cena tiešām ir pat lielāko daļu gada nedaudz samazinājusies, un līdzīgi tāda stabila un pakāpeniska samazinājuma tendence mēs varam sagaidīt arī 26. gadā, kas, protams, ļaus arī zināmā mērā varbūt samazināt to politisko spriedzi, kas ir saistītas ar šiem projektiem, jo tiešām, domāju, ka atbildīgs politiķis varētu apzināties, ka tiešām šo cenu stabilizāciju ir veicinājusi tieši nozares attīstību. Ne jau stagnācija, ne jau fosīlie energoresursi, bet tieši tātad jaunpienācēju tirgu un nozares attīstību. Un būtu ļoti svarīgi, būtu ļoti vēlami, ja šī cenu stabilizācijas tendence arī tiktu tomēr kaut kādā veidā nokomunicēta kā viena no kopsakarībām arī ar nozares attīstību un attiecīgi tiktu arī, izmantots kā arguments sabiedrības, tātad viedokļu veidošanai, arī kā papildus arguments, kurā mudināt arī opozīciju ieklausīties un to ņemt vērā. Tāpēc, manuprāt, tas, ko mēs varam sagaidīt no 26. gada, ir pozitīvā lieta, ka cenas vismaz šobrīd izskatās varētu saglabāties arī pietiekami stabilas, un to nosaka tomēr pietiekami jau stabili liels atjaunīgās enerģijas īpatsvars. Tātad, kur pateicoties visām reģionu valstīm, mēs vairs neesam atkarīgi tik daudz no, piemēram, īstermiņa kādām dabas gāzes cenu svārstībām vai piegādes pārāvumiem. Tirgus ir kļūst neatkarīgāks no fosilajiem energoresursiem, un tas pilnīgi noteikti ir būtiska, zīmīga tendence, kuras augļus, cerams, mēs varēsim plūkt arī šajā 26. gadā. Super, tad es teikšu, gribās novēlēt mierīgu gadu, bet visticamāk, liekas, mēs visi apzināmies, ka tā nekad nav pirms vēlēšanām, bet milzīgs paldies jums un izturība arī jums šajā gadā, un esat aktīvi, un dažiem visai nozarē mums būs jābūt aktīvi, lai arī tiešām mūs sadzirdētu mazāk subjektivitātes, vairāk uz datiem balstīt lēmumu. Paldies, kolēģi!